Oskars Gailišs pēc finiša individuālajā braucienā 44 minūtes 30 sekundes. Oskar, kā tev gāja trasēs? Skatos, ka ļoti daudz spēka tas ir prasījis. Nu, gāja kā pa viļņiem, kā parasti. Kaut kādu brīdi baigi labi, pēc tam aiziet ciet. Tas ir normāli, visiem ir iet ciet, bet pēc brīža palaiž vaļā to grūtumu jāpārvar un tad var braukt atkal. Un tā arī bija. Vienīgais ļoti tehniski tā trasa ir. Ko, ja redzam, tad dabūja mainīt ritam trasē, distancē. Kas notika? Vakar neizdevās braukt treniņu pa lietu un viens ātrs nobrauciens un pa vidu ir aplis. Un tajā aplī tur ir jāsabremzējās, bet nes iekšā pa vidu, tieši iekšā tajā aplī, barģūrās iekšā, apmalēs. Pirmā aplī jau paspēja kāju izraut, un kad Speedways nobrauc un otrajā aplī, ka ielika barjerās iekšā. Nevarēja nesabremzēt, ne izņemt to viņķeli vārā. Pagriezienu nevarēja izņemt. Un pārsteidz mugurē riepu. Kamēr piebrauc tehniskā mašīna, dabūja mainīt riteni. Tur bija īstais jau no ritma. Varētu būt kāds 2-3 minūtes tur arī zaudēja. Jo mašīna arī tehniskā bija diezgan tālu. Tur pa starpē kaut kādas mašīnas vēl brauc. Vai tiesneši vai kas, nezinu, stāvēja gaidīja. Cik fiziski bija gatavs? Bija labi sagatavojies? Es tādu paskatījos rādītāji. Principā vislabākie šogad. Tā apmēram uz to labo formu, kad ir. Centos turēt savu jaudu, tur nepārsniegt daudz. Protams, brauca pilnu atdevu, bet tur, kur vajadzēja bišķiņ pietaupīt to jaudu, nevis liek tērēt, tur arī brauca savu to maksimālo jaudu, kāda man ir. Tā tev jābrauc gudri pēc vatiem, var teikt. Bet būtībā viss tā kā pēc plāna arī sanāca, plus mīnus, kā bijāt salikuši? Jā, salīdzinoši tā. Mierīgi, ko nozīmē mierīgi? Salīdzinoši mierīgāk, nerāvos baigi uz priekšu. Pēc dažiem kilometriem tad sāk likt pamazam klāt tas laiku un griez. Var teikt, ka līdzinājām tur bija ātrums kaut kāds, cik es tur varēju pamanīt. 45-48 km/h apmēram. Tāda ātruma nebija brauc vēl šogad. Līdzinās gabals īsti. Var teikt, ka tāda iesildīšanās pirms grupas brauciena. Tu tā skaties uz to vai tomēr nē? Grūti pateikt. Tie kalni, liekas, tur ir 2 kalni. Viens ir tāds garāks un otrs pirms finiša kaut kādi 2-3 km. Bet ap 2 tādi iftīgi tur. Tas tur arī tur ir. Tie jaudīgie veči, tie lielie, tie tur ies ar lielu pārnesam augšā, tur baigi ātrumu būs. Grūti prognozēt, kas te būs. Plāns ir kā braukt, bet redzēs, vai viņš izdosies. Bet grupas brauciens tomēr tā ir tā īstā tava stihija, vai ne? Jā, ja būtu atsevišķa medicīnas kategorija, tur būtu stipri lielāks izredzes. Jo tur strādās komandas, cik jau redzēju, tur kolumbieši ielikuši 2, Norvēģi, Nīderlandieši ielika 2 braucējus. Spāņiem ir 2 un frančiem 3. Viņi arī taisīs komandas. Es domāju, ka tur būs komandas taktika. Tie, kas pa vienam, Slovāki ir 2 arī, un tie, kas pa vienam, tiem būs grūti. Oskar, iespēja tev pasveicināt mājnieks, tuvinieks, kas Latvijā skatījās? Mājniekiem un tuviniekiem jau sazinās ik pa brīdim. Paldies, ka tur tīkši pilnīgi. Paldies tev! Paldies! Paldies.